Cīņu par medaļām šo svētdienu uzsāks ziemas sprinta dalībnieki. Jaunumu te daudz, piemēram, aizmugures piedziņas klasē, drīkstēs startēt tikai auto ar priekšā novietotiem motoriem. Tātad aizgājušajā sezonā labākais Normunds Orlovs te nestartēs. Mašīnas ar aizmugures piedziņu, bet motoriem aizmugurē. Teorētiski viņas var braukt tagad ar priekšpiedziņām kopā. Ir it kā jauna klase 2VD. Bet iepriekšējā gada rezultāti rāda, protams, ka tā Toyota nav konkurētspējīga ar priekšpiedziņu. Tieši ar ielas ar bezražu riepām uz ledus. Krosā, jā, ja mēs skatāmies krosā, bet tur jau tās Toyotas, viņas MR2, nekas nav palicis. Tās tie ir bagi ar virsbūvu vienkārši. Tas arī nav korekti salīdzināt ar krosu. Jā, ja kāds gribēs, viņš varētu braukt ar priekšpiedziņas mašīnām, bet es domāju, ka mēs nebrauksim. Es pats noteikti nebraukšu. Kur ziemas sprintā tādu meistaru kā tevi mēs redzēsim? Nākamgad pauzēšu tādu, vai braukšu tikai atsevišķi sacīgs, kad es tiešām gribēšu. Ir daudz jau braukts, ir šis te sasniegts arī un mazliet jāizveidina galva un domas, un tad varbūt ar svaigiem spēkiem jānāk. Pilnpiedziņas klasē čempions ir Jānis Slišāns, kļūstot arī par sporta meistaru. Par to dubult prieks, jo pirmoreiz startējot pilnpiedziņas ieskaitē, viņš apsteidz šīs klases grandus Intu Jeršovu un Kārlu Nebaru. Vai par to maz tika sapņots? Protams, neticēju. Sezonas sākumā tīri bija doma tur, 3. vieta, 2. varbūt veiksmes gadījumā, bet ne jau čempions. Jo tomēr Ints un Kārlis, viņiem ir daudz lielāka pieredze ar pilnpiedziņu. Jā. Un jauda arī tas tie. Principā tāda ziema, kā bija šī sezonā, lielu nozīmi nespēlēja. Šī ziema arī solās būt barga, tad startējam, kurā diez pusē, Smiltenes pusē, Kuldīgas pusē vai tepat Pierīgā robežot? Startēšu noteikti centīšos, jo mašīna vēl nav gatava. Vēl ir uz jautājumu zīmes, vai es paspēšu uz pirmo posmu, bet ir doma 3-3-3 kausu sākumā braukt. Priekšpiedziņas ieskaitē pirmais ir Vilmārs Krivets. Ziemas sprintā viņš savu ātrumu vienmēr spējas pārvērst rezultātā, priekšlaikus kļūstot par čempionu. Kāda plāna nākamā sezona? Nākamā sezona ir plāni uz 4VD klasi. Uzkāpt, tas ir pateicoties Rolandam Bērziņam, kurš šajā miera mašīnu man dot. Varbūt ar veco savu leģendu pabraukšu dažus posmus, bet īpaši vairāk tā nespiedīšu uz to rezultātu. Pilnpiedziņa iepatikusies, jā, jo supersprintā bija manīts ar to Subaru Impreza. Supersprintā bija jāizmēģina, ko tā mašīna dara, un tā mašīna ir ļoti daudz ko spējīga 4VD klasē. Skaidrs, pa 100% ziemas sprintā supersprintu pieliksim tā. Ziemas sprints būs 100%.